Jo sistēmu es pielāgoju procesiem, nevis es pielāgoju procesus sistēmai. Tavs kolēģis teica, ka Excel ir tavs labākais draugs. Kādas ir tavas domas par to? Es piekrītu, jo tieši vairāk tas attiecās uz mani. Jo es, kad sāku strādāt, es uzreiz sāku izmantot sistēmas. Tur pieņemsim projektu vadības sistēmas, tur Jiras, tad es viņus tur mainīju un liku dažādas. Un es aizgāju pie viena cilvēka. Tas ir vadītājs, skolas vadītājs, un viņš man pateica, zini kā, saliec visu Excelī un pastrādā ar Excel. Un es tā kā es notrakošu laiku, kā vispār viss kaut kas būs iespējams. Bet jo vairāk es strādāju, jo vairāk es sapratu, ka procesi ir tik nesakārtoti un Excel dod lielāku fleksibilitāti beigās sakārtot procesus. Pieņemsim, jo tu ātri vienkārši visu var pats salikt un uztaisīt to programmu Excelī, kad vienkārši es nenometu varbūt no projektu vadības sistēmu, bet daudz ko pārūku atpakaļ uz Excel, visus datus un tādas lietas. Tad es varēju bez tādas kastes salikt tos datus un tad atpakaļ es tagad uzliku uz sistēmas un es pat nomainīju sistēmu, jo sistēmu es pielāgoju procesiem. Nevis es pielāgoju procesus sistēmai. Līdz ar to Excel ir ļoti laba platforma, kur sākt tieši jebkuru finanšu pārskatu vispārējais.